Slavēts Jēzus Kristus! Sveicināti, mīļie draugi! Šai kārtēja tikšanās ar Svēto Antoniju jau ir 10. otrdiena, 20. maijs. Mēs straujiem soļiem tuvojamies Svētā Antonija svētkiem, un viņa sadraudzība iepazīstam jaunus cerības lieciniekus. Šoreiz, es domāju, izskanēs visai nezināms vārds Eti Hilesuma, proti sieviete, kas visdziļākajā tumsā atklāja gaismu, pateicoties pārdomam un pateicoties ticībai labajam, ko Dievs ir atklājis. Par to mēs runāsim vēlāk pēc mūsu 13 lūgumiem svētajam Antonijam. Pirms mēs sāksim mūsu lūgšanas, atļaujiet uzaicināt jūs nospiest like šim video. Ja neesat vēl pierakstījušies, izdariet to, pierakstieties šim kanālam un nospiediet arī zvaniņu, lai jums nāk paziņojumi par jauniem video. Un tagad mēs pārmetīsim krusta zīmi un piesauksim Svētā Antonija palīdzību. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen! Dargie brāļi un māsas, uzticēsim mūsu lūgumus Jēzum, lai viņš ar Svētā Antonija aizbildniecību izlietu pār mums savu žēlistību. Kungs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par evaņģēlija apustuli, dāvā mums ar viņa aizbildniecību stipru un pazemīgu ticību, un dari, lai mūsu dzīve saskan ar ticību, ko apliecinām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par miera un brālīgas mīlestības celtnieku, uzloko vārdarbības un kara upurus, un dod, lai šajā nemierīgajā un spriedzes pilnajā pasaulē mēs būtu drosmīgi, nevardarbības, cilvēces attīstības un miera liecinieki. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs, kas Svētajam Antonijam dāvāja dziedināšanas un brīnumu dāvanu, dāvā mums dvēseles un miesas veselību, dāvā mieru un mierinājumu tiem, kas uzticās mūsu lūgšanām, un dari mūs pieejamus kalpošanai slimajiem, becējiem un nelaimīgajiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par nenogurstošu evaņģēlija sludinātāju uz cilvēku ceļiem, sargā savā tevišķajā žēlastībā ceļotājus, bēgļus un emigrantus, pasargā viņus no visām briesmām un vadi viņu soļus pa miera ceļu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas Svētajam Antonijam esi dāvājis atkal savienot pat no miesas atrautus locekļus, apvieno visus kristiešus savā baznīca, kas ir viena un svētā, un liec viņam dzīvot vienotības noslēpumā, lai viņi būtu viena sirds un viena dvēsele. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs Jēzu, kas Svēto Antoniju esi padarījis par lielu garīgas dzīves skolotāju, dari, lai mēs atjaunotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju un svētlaimes mācību un darītu mūs par garīgās dzīves veicinātājiem saviem brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Jēzu, kas Svētajam Antonijam dāvāja nesalīdzināmo žēlastību, turēt tevi kā bērnu savās rokās, svētī mūsu bērnus, lai viņi aug labi un veseli un dzīvo svētē dievībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.
Ak, žēlsirdīgais Jēzu, kas svētiem Antoniem dāvēja gudrību un dāvanas, lai viņš ar sludināšanu un svēto kalpošanu vadītu dvēseles uz svētumu, dāvā, lai mēs ar pazemību un ticību tuvotos izlīgšanas sakramentam, lielai tavas mīlestības dāvanai pret mums, gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, svētais gars, kas svētajā Antonijā esi dāvājis baznīcu un pasaulī izcilu svētās mācības skolotāju, dari, lai visi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļos, sajustu savu lielo atbildību un kalpotu patiesībai, mīlestību un cieņa pret cilvēka personību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas esi pļaujies, kungs, ar svētā Antonija aizbildniecību sūti savā laukā daudzus cienīgus konsekrētos un priesturus un piepildi viņus ar savu mīlestību, dedzību un augstsirdību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu būt par visu ganu, augsto priesteru un patiesības un miera sludinātāju, ar svētā Antonija aizbildniecību, atbalsti un mierini svēto tēvu Leonu, viņam uzticētajā misijā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs trīsvienība, kas svētajam Antonijam dāvāja žēlastību iepazīt, mīlēt un godināt jaunavu Mariju, Jēzus māti un mūsu māti, dāvā, lai mēs vienmēr droši tuvojamies viņas mātiškajai sirdī, lai labāk kalpotu, mīlētu un godinātu tevi, kas esi mīlestība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas svētajam Antonijam ļāvi mierīgā garā doties pretī savai māsai nāvei, vērs mūsu dzīvi pie tevis, mierini mirstošos, dāvā mūžīgo mieru mūsu mirušo brāļu un māsu dvēselēm, uzņem pāvestu Francisku, tavu svēto sadraudzībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Lūk, mīļie draugi, esam piesaukuši svēto Antoniju, un svētais Antonijs caur saviem kalpiem Padujas sanktuāriem, konventuāliem franciskāņiem šoreiz mums ļauj iepazīt kādu citu cerības liecinieku, un šie cerības apvāršņi ir ārkārtīgi plaši. Iepriekšējā otrdienā mēs iepazīnam pasaules slaveno Maksimiljānu Kolbi, Aušvicas mocekli. Šoreiz mēs iepazīsim kādu citu Aušvicas upuri, kas nemaz nebija kristiete. Un šoreiz mēs iepazīsim Latvijā, manuprāt, nepazīstamu cilvēku, personību, bet kas citās Eiropas valstīs un arī plašāk pasaulē kļuva ļoti pazīstama. Un tā ir Eti Hilesuma. Es tā latviski izsaku viņas uzvārdu oriģināli, tā būtu Hilesum. Un Eti, pareizi tas ir pilnā vārda, būtu jāsaka, tā būtu Estera, tāds biblisks un ebreju vārds patiesība. Un viņa bija jaunā holandiete, dzimusi tikai 14. gadā. Un viņa atstāja dienas grāmatu, kuru rakstīja savas dzīves pēdējos gados. Pēdējie dzīves gadi, kad vācieši 41. gadā ieņēma, okupēja Holandi, Nederlandes, tad viņa sāka rakstīt dienas grāmatu. Un viņa tātad bija ebrejiete, abi vecāki bija ebreji, tēvs bija Levi jeb Louis Hilesum, un viņš bija holandietis, klasisko valodu un literatūras pasniedzējs, un māte Rivka Rebeka Bernsteina bija ebrejiete no Krievijas, no Suražas, pareizi būtu sakot, no Krievijas impērijas, tā ir Černigovas guberņas
teritorija toreiz. Un viņi bēg 7. gada no pogromiem, no antisemitisma vārdarbības viļņiem cariskai Krievijai, un viņi aizbēg uz Rietumu Eiropu un apmētas dzīvot Holandē. Un Ete vēl ir bagāta ar 2 brāļiem, ar Japu, Jēkabu un ar Mišu Mihailu. Ja? Un viņa bija ārkārtīgi izglītota, viņa mācījās Amsterdamas universitāti, mācījās tiesības viņa sevišķi arī pievērsas arī filologijai. Un tā kā viņas māte bija no Krievijas, viņa perfekti pārvaldīja arī krievu valodu un piepilnies ar to, ka pasniedza krievu valodu citiem studentiem un daudz arī padziļināja savas zināšanas krievu klasikus, lasot Dostojevski, analizēt Tolstoja darbus. Un viņai arī ļoti patika Rilkes arī darbi. Un viņas dzīvi iezīmē satikšanās ar Junga skolotāju Juliānu Spīru, un viņa kļuva par viņa no vienas puses tā kā draugu, bet no otras puses viņa arī kļuva par to, kurai Spīrs palīdzēja kā psihiatrs, psihologs, terapeits. Viņam bija sava sistēma, kuru viņš attīstīja no jungianisma. Un Ete piedzīvo savas pasaules sabrukumu, ienāk vācieši un visa viņas dzīve pārveidojas. Ja? Un viņa tajā brīdī piedzīvo nevis sabrukumu, bet viņa piedzīvo jaunās pasaules atklāšanu, kas ir cerība. Viņa sāk lasīt savā skolotāja Spīra pamudināta Svēto Augustīnu, viņa sāk lasīt evaņģēlijus, un viņas dzīvē paverās cerības apvāršņi. Un, kad vācieši sāk Holandes ebrejus pārvest uz Vesterbrokas nometni, tā bija tāda tranzīta nometni, ja? Viņi vēl nezināja, kur viņus vedīs. Un viņi tad teica, nu, brauciet arī jūs tur, kas gribiet palīga, un daudzi bēga, ja, no tāda brīvprātīgā darba, jo tie bija neciešami apstākļi. Tā bija moceklība braukt uz Vesterbrokas tranzīta nometni, kaut gan tur bija tikai jāpalīdz. Ja? Un viņa tur devās, un viņa tiešām apzinājās, ka visa pasaule drīz sabruks, ja? Ka nekā labā nebūs. Un, kad viņai piedāvā bēgt, viņas biedri, kas viņu ļoti novērtēja, viņa atsakās no tā. Viņa atsakās no tā, ka viņa ir gatava ieiet un ciest kopā ar savu tautu, ar tiem cilvēkiem, kas ir viņai līdzās. Un ir pārsteidzoši tas, ka viņa atklāja evaņģēlija cerību, pat nepieņemot kristietību. Jā, viņa to pieņēma savos patiesības meklējumos. Un viņa to atrada. Un viņa tātad no 41. gada sāk rakstīt dienas grāmatu, kas atklāja viņas gara stiprumu un šo garīgo pārveidošanos, kas atklāja viņa šo anonīmo kristietību, kā vēlāk to nosauks katoļu teoloģijā. Un viņas dienas grāmata nokļūst pavisam tāda providenciālā veidā pie viņas draudzenes, jo viņa, kad viņus no Vesterbrokas nometnes jau ved uz Aušvicu, viņa ietīna tīstokli šo savu dienas grāmatu kopumu un vienkārši izmet pa logu ar tādu uzrakstu, lai to nodot viņas draudzene. Viens zemnieks atrada un atdeva viņas draudzene viņas dienas grāmatas, un tā dienas grāmatas bija vairākos gadu desmitus, 40 gadus neizdotas, jā, un tikai vēlāk, 80. gados, šie teksti tika apkopoti un izdoti kā tiešām tāds ārkārtīgi nepieciešams vārds un vēstījums mūsdienu sabiedrībai.
Jo pati Eti teica, ka cilvēku ciešanas viņi ir visos laikos tās pašas, ja? Tad tie paši izaicinājumi, izmisuma priekša, bezjēdzības priekša. Un tāpēc arī 83. gada, kad pasaule mainījies daudzas lietas, tad Etijas liecība kļuva aizvien vajadzīgāka. Un es domāju, arī tagad mums, kas dzīvojam tik nemierīgos laikos, viņas vārds, viņas gaišums un miers, kādu viņa atrada sevi un tajā, ka Dievs ir viņa, mums tas ir vajadzīgs. Viņa tā arī to atklāja, ka Dievs vienmēr ir klatesoši viņas sirdī. Un tāpēc tieši sevī, šai Dieva klātbūtnē, viņa var rast šo pamatu, šo drošu stiprumu, kas arī ir mūsu ticība. Un interesanti, kā no bībeliska viedokļa vārds ticība, te es piemetināšu kā bībeles teologs, mums liekas bieži, ka ticība, tā ir tā klasiska definīcija teoloģijas, ka tā ir prāta saskaņa ar atklātām patiesībām, ja, ko Dievs ir atklājis. Tā ir tā reliģiskā ticība. Bet te tomēr ir ar prāta spēju jāsaistīts tikums, un tas ir ieliets tikums patiesība. Tā Dievs mūsos tātad svētā gara spēkā ar kristību ieliek šo tikumu, šo spēju, bet tas saistas ar mūsu prātu, lūk, teoloģiski, tā metafiziski, ja. Bet ebrejiski, ja, ticība, emet, un jāsaka, saistās ar vārdu, kas nozīmē ciets. Tātad ciets un stiprs. Emet tātad arī var būt pamats, ciets pamats, jā, nevis kaut kāds tāds mīksts, nedrošs, jā, kas var izirst, jā, irstoši, bet tas ir, kas ir ciets, jā, tāds kā klins, jā. Un tāpēc, kad saka, jā, ka ticu, nozīmē, ka stipri ticu, jā, ka tas ir mans pamats. Un tas ir ļoti skaidri, man liekas, mums ļauj saprast šo judaistisku, ebrejisku attieksmi pret ticību. Ticība nav tikai ar prātu, bet tas ir gluži kā divas kājas, kas stipri nostājas uz zemes. Jā, ka tā ir tā drošība, ka tu stāvi uz droša pamata. Jā. Ļoti interesanti. Jā. Un tad tā ticība, kādu mēs apliecinām, tā ir drošs pamats, jā, uz kura var stāvēt šī pasaule. Un tagad atkal pievērsīsimies Eti liecībai, jo es gribētu jums pateikt, ka kaut gan viņas vārds varbūt ir mazāk pazīstams, bet viņu droši var nosaukt par vienu citu Annas Franku, jā, jo daudzi zina šīs ebreju meitenes Annas Frankas dienas grāmatu, arī kas kļuva par holokausta upuri, bet es domāju, šī liecība ir nemazāk svarīga. Un tālāk es sagatavoju dažus citātus no viņas dienas grāmatas, un man liekas, tie ir ārkārtīgi uzrunājušie vārdi. Zini, Dievs, es darīšu visu, kas manā spēkā. Es neizvairīšos no šīs dzīves, ciešanu dzīves. Es turpināšu rīkoties un mēģināt attīstīt visas savas dotības, ja tās mani ir. Es neko nesabojāšu, bet laiku pa laikam dod man kādu zīmi un liec man izpausties ar mūziku, liec man atrast formu tām, kas ir manī un ko es tik ļoti vēlos. Vai arī viņa saka, es neesmu vienīga, kas jūtas nogurusi, slīma, skumja vai nervoza. Es esmu viena no miljoniem citiem cilvēkiem, gadsimtu gaita. Tas viss ir dzīve. Kā, lūk, var izjust šo kopību ar citiem cilvēkiem, nevis tā kā vienkārši atslēgties un uzskatīt, ka viss ir ciešanas un krist tāda bezcerība, bet saprast, ka manas ciešanas neatšķiras no citu cilvēku ciešanām. Un tas ļauj un palīdz paskatīties uz citiem, pamanīt citus, ja, būt kopā ar citiem. Ja. Un te vēl augšā citāts. Es ticu, ka no dzīves var iegūt kaut ko pozitīvu.
jebkuros apstākļos. Te atradu tieši fotogrāfiju ar viņas smaidu, tādu pozitīvumu, jā, ka viņa rada šo pamatu un šo miera avotu sevi. Un vēl Eti mums saka, kad tu domā, ka otrs tevi nepietiekami novērtē, tas nozīmē, ka tu esi piekieries un šīs saistības dēļ neesi neatkarīgs. Jo mazāk tu gaidi, jo vairāk saņem. Un vēl galu galā mums ir tikai viens morāls pienākums – veidot sevi plašas miera telpas, ar vien vairāk miera un atspoguļot to citiem. Jo vairāk miera ir mūsos, jo vairāk miera būs mūsu nemierīgajā pasaulē. Kādi svarīgi vārdi, man liekas, draugi, tieši mums šodien, bet ieklausīsimies vēl viņas vārdos. Nekad nepadoties, nekad nebēgt, labāk saskarties ar visu un ciest. Ciešanas nav tik sliktas, kā padošanās. Mīļi draugi, tiešām ārkārtīgi uzrunājušie vārdi, kas mudina mūs tagad pievērst mūsu sirdis lūkšanai. Un tāpēc arī ar Eti, kas, nebija kristīta, kas nepieņēma kristību, nemeklēja saikni ar baznīcu, bet ticēja evaņģēlijam, ticēja arī svētajam Augustīnam. Man liekas, tas ir tikai arī zīmīgi tagad, kad mums ir pāvests Augustinietis. Un mēs varam, domāju, ar viņu kopā lūgties šādiem vārdiem. Atver mums savas durvis, Kungs, jo no tevis, ka no gaismas, kā no dienas gaismas, es būšu apgaismots. No rīta es mostos, lai slavētu tavu dievišķību, un steidzos sātināties ar tavu vārdu, lai tavas gaismas dienas spīd pār mūsu domām, un tumsas kļūdas tiek izdzītas no mūsu dvēselēm. Āmen. Mīļi draugi, uzlūkojuši Eti dzīvi, varam arī sev uzdot dažus pārdomu jautājumus. Vai es apzinos cerības, kas manā dzīvē ir beigušas ar neko? Kura ir tā viena vaina, kur liekas, manas cerības bija pieviltas? Vai ir cerības, kas gadiem ilgi pavada manu dzīvi, dodot enerģiju, dedzību, radošumu un darba spāru? Un kad es esmu bez cerības, vai es varu patvērties Dievā? Vai man kādreiz ir gadījies skatīties tumsā, lai ieraudzītu rītausmas gaismu? Kas man šodien ir šī rītausma? Lūk, mīļie draugi, esam iepazinuši Eti Hilesumu. Eti 43. gadā mira Aušvica gāzes kamerā. Pirmajā ierašanās Aušvicā dienā gāzes kamerā nomira viņas 2 brāļi un tētis, bet viņa vēl kādu laiku pavadīja nometnē. Jāsaka, ka viņa ir īsta cerības lieciniece, kaut gan viņas cerības, viņas ilgas, viņas dzīves plāni, viņa bija tikai 29 gadi, visi bija pievilti, cilvēciski, tā ir aprāvusies, tragiski aprāvusies dzīve. Bet viņa gāja nāvē, kad cilvēks, kura dvēsele ir piepildīta, kura dvēsele ir tik plaša, kā spēja just līdzi citiem. Un šai ziņā viņa ir tā cerības lieciniece, kas līdzinās Ābrahamam, kuru apostolis Pāvils nosauc par to, kas cer pretī visām cerībām. Un tā ir kristīga cerība, kas cer pretī katrai cerībai. Un ja tāda ir, tad tā ir tā, kas cerība, kas balstās, kā stiprā pamatā Dievā.
un Dievs mīt katra no mūsu sirdīm. Mēs varam rast šo stipro balstu un pamatu. Arī pilnīga nakts tumsā mēs varam saskatīt Kristus kunga atnākšanas gaismu. Mīļie draugi, tagad mēs varam noslēgt ar lūkšanu svētajam Antonijam, tāpēc arī uzlūkosim viņu. Viņš ir šīs mācītājs, kas tur svētos rakstus, kas māca mums šo ticības patiesību, kas māca mūs balstīt mūsu cerību Dievā, un tāpēc piesaukšu viņu. Dārgais svētais Antonij, māci mani un palīdzi man nekad nezaudēt cerību, gaidīt kungu katrā savas dzīves brīdī, un māci man prast pavēstīt saviem brāļiem un māsam par rītausmas pirmajiem stariem. Āmen. Mīļie draugi, paldies jums par šo kopīgo lūkšanu, par šo mūsu sadraudzību kopā ar svētajiem, un arī svētajiem, kas nav kanonizēti, svētajiem, manuprāt, tādiem cerības lieciniekiem, kas nemaz pat nav bijuši kristieši, bet tomēr paturē šo pašu cerību, kas vieno gan kristiešus, gan jūdus, proti šī Ābrahama cerība, pretēji katrai cilvēciskai cerībai. Lai tā pavada mūs šai nedēļa, tiekamies 27. datumā, mēs arī iepazīsim kādu citu cerības liecinieku, un pagaidām es atvados no jums, un lai jums svētīga svētā Antona klātbūtnes piepildīta nedēļa. Dieva svētību jums visiem! Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mūžīgi mūžos. Āmen.